Demografiskā situācija valstī pasliktinās. Daugavpils šajā ziņā nav izņēmums. 2024. gadā dzimušo bērnu skaits pilsētā bija 490 bērni. Šogad 6 mēnešu garumā piedzima tikai 202 bērniņi. Turpmāk situācija nekļūs labāka. Dzimušo bērnu skaits tuvākajos gados nepaliks lielāks, kas nozīmē, ka ideja par pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu optimizāciju ir pietiekami aktuāla. Iemesls viens no galvenajiem, kāds arī mums ir valstī un citur Eiropas valstīs, tas ir dzimstības kritums, līdz ar to bērnu skaits ir samazinājies, kā rezultātā tajās ēkās, kur ir izvietos šī te pirmsskolas izglītības apguves programmas, ir ļoti maz bērnu, un izvērtējot tos izdevumus, kas mums ir nepieciešami, lai uzturētu visas ēkas, rodas nepieciešami tomēr izdarīt optimizāciju. Runa iet par 3 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm – Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskola, Daugavpils iespēja vidusskola un bērnu dārzs, kas atradās Komunālā ielā 2, tagadējā Raiņa centra ēkā, kur bija tikai 2 bērnu grupas. Visas ēkas, negluži pustukšas, bet ar brīvām telpām, kuras netiek izmantotas, bet kopumā, ja mēs apvienojam, tas ir pārceļam bērnus no vienas ēkas uz citu, izvērtēt, kura paliek neizmantota un kādu iemeslu dēļ. Līdz ar to atbrīvojas viena ēka, kurai nav jāieguldās daudz un ir pilnībā piepildīta cita ēka. Draudzīgā aicinājuma vidusskolā tiek atbrīvota ēka, kas atrodas Tartu ielā 8. No šīs ēkas vecākiem ir tiesības pārvest bērnu uz bērnu dārziem, kas atrodas Raipolas ielā 8 un Stāvā ielā 41. Abas ēkas atrodas vienā mikrorajonā. Iespēju vidusskolai ir 2 pirmsskolas iestādes, kurās notiek pirmsskolas izglītības apguve. Tiek piedāvāts no Tukuma ielas, kas iepriekš ir zināma kā Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde, bērnus pārvest uz Liepājas ielas bērnu dārzu. Liepājas ielas ēka tika renovēta, ieguldīti Eiropas projekta līdzekļi. Ņemot vērā šos apstākļus, tad finansētājs arī nosaka to ilgtermiņu, līdz kuram gadam šī ēka nedrīkst vai nu atstāt tukšu, vai arī izmantot citiem mērķiem. Līdz ar to viņi nedrīkst neko darīt līdz 30. gadam. Pavisam cits stāsts skar bērnu dārzu Komunālā ielā 2. Pamatskola tika likvidēta vēl pagājušajā gadā. Šobrīd tur bija palikušas 2 grupas, kur bērnu skaits nepārsniedz 28 bērnus. Ja mēs runājam par konkrētiem bērnu dārziem, pirmām kārtām, ja runājam par bērnu dārzu Raiņa skolas telpās, tad tur bija problēma ar ēdināšanas organizēšanu pirmām kārtām, jo neviena kompānija nepieteicās ēdināt tādu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir tikai 2 nelielas grupiņas ar 28 bērniem. Vecākiem tika piedāvāti 2 varianti. Viens no variantiem, saglabājot grupas un pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu darba vietu, pārvest visus bērnus uz Kalkūnu bērnu dārzu Kiegeļu ielā. Vai otrs variants – izvēlēties vienu no Daugavpils centra vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādēm. Ir jāpiebilst, ka diskomforta bērnam nav jābūt. Bērns kopā ar visu savu grupu un grupas audzinātāju dosies uz citām telpām, kas ļaus saglabāt vienotu grupiņu. Runājot par telpām, kuras paliks tukšas pēc bērnu dārza optimizācijas. To darbība turpināsies, tikai tās tiks izmantotas citiem nolūkiem. Raiņa centrs turpinās darboties tā, kā viņš arī darbojās iepriekš, visdrīzāk paplašinot savu kultūras un apkaimei veltīto piedāvājumu attiecībā uz telpām, kuras ir jaunajā Forštapē un jaunbūvē, tad mēs šobrīd gaidām
tehnisko speciālistu atzinumus attiecībā uz detalizētiem priekšlikumiem par nepieciešamiem ieguvumiem. Bet, ja tā ļoti īsumā, tad neskaidrs, šobrīd aplēses attiecībā uz. Noteikti telpas tiks konservētas vai es pieļauju nodotas kādām no citām mūsu iestādēm, kur viņas varēs nodrošināt kādas citas funkcijas. Bet ar ēkas aizvēršanu seko arī nodarbinātības jautājums, kas skar gan pedagogus, gan tehniskos darbiniekus, gan atbilstošās iestādes vadību, kā apgalvo gan pašvaldības domes deputāti, gan izglītības pārvaldes pārstāvji, auklītes un pedagogi darba vietu nezaudē. Viņi kopā ar bērniem dodas uz citām pirmsskolas izglītības telpām. Latgales reģiona valsts vides dienesta speciālisti apstiprināja naftas produkta piesārņojuma faktu Lociku teritorijas garāžās, kas bija konstatēts ceturtdien, 24. jūlijā. Tas bija izraisīts spēcīgu nokrišņu dēļ un kā sekas ēku un tām pieglošo teritoriju aplūšana. Piesārņojuma avots bija nelielas degvielas un eļļas noplūdes, kas radušās garāžu eksploatācijas laikā. Oficiālajā atbildē no Latgales reģiona valsts vides dienesta tika norādīts sekojošais. Ar drona palīdzību tika atklāta nelikumīga nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšana garāža kooperatīva teritorijā, kas konkrētajā situācijā uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem piesārņojuma avotiem. Naftas produktu piesārņojums tika operatīvi lokalizēts un savākts izmantojot absorbējošās bonas. Naftas produktu noplūde Līgsnes upē nav konstatēta. Pateicoties valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un valsts vides dienesta darbinieku saulēcīgai rīcībai, situācija nerada būtisku apdraudējumu videi. Par vides piesārņojumu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar likuma par piesārņojumu 61. pantu. Par piesārņošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu. Sodi, protams, nav mazi. Fiziskai personai sods var sasniegt apmēru no 70 līdz 700 eiro, kas skar juridiskas personas, tad tas ir sods no 250 līdz 2900 eiro. Savukārt par nelikumīgu transportlīdzekļu izgāstuvi saskaņā ar likumu par piesārņojumu paredzēta arī administratīvā atbildība un sods. Fiziskai personai no 210 līdz 430 eiro, bet juridiskai personai no 500 līdz 2900 eiro. Valsts vides dienests aicina iedzīvotājus ziņot par jebkādiem konstatētiem vides un piesārņojuma gadījumiem un negadījumiem pa tālruni 2633 8800. Jēkabpilī jau otro gadu norit būvdarbi uz Daugavas aizsargdambja. Ikdienā tajos iesaistīti teju 80 strādnieku, no kuriem aptuveni 20 nav patstāvīgie būvu uzņēmuma darbinieki, bet pieaicināti uz vasaras sezonu. Ļoti augstu kvalificētus darbiniekus ir grūtāk piesaistīt, bet palīgstrādniekus uz vasaras sezonām ir vieglāk. Tur ir jāieliek sludinājums un viņi paši piesakās un īstenībā atsaucība ir diezgan liela. Arī nāk pie manis dambī runāties un prasīt darbu, bet visus, protams, paņemt mēs nevaram. Vadims Fjodorovs bez darba ir kopš pērnā gada. Tagad viņš vasarā izmanto iespēju palielināt finanses. Darbu bija te godīgi grūti atrast. Esmu meklējis, Facebookā lieku sevi kā pieteikumu. Man tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka es gribu par sevi maksāt. Vasaras sezonā uzņēmums piesaista aptuveni 50 jaunus darbiniekus. Jaunākais ir tikai 14 gadus vecs, bet vecākais jau pensijas gados. Liels darbinieku pieprasījums vasarā ir arī ūdens turisma nozarē. 19 gadus vecajam Regnāram ir daudz vēlmju, tāpēc nolēmis vasarā piepelnīties. Man mājās vajag svaru zāli. Man jau ir, bet vajag vairāk visu kaut ko. Man arī vajag galdniecības instrumentus, ar ko mājās strādāt. Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā ar norādi sezonas darbs novadā šobrīd pieejamas 15 darba vietas, taču privātajiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām nav obligāti jāreģistrē vakances aģentūrā, tāpēc faktiskā pieejamo darbu statistika ir krietni lielāka. Tā ir būvniecība. Tie ir pakalpojumi turisma sfērā, mežsaimniecība un, protams, lauksaimniecība. Cilvēki dodās arī mežos, lasīt sēnes, lasīt ogas, strādā pie zemniekiem.
Šā gada pirmajos 5 mēnešos caur aģentūru darbā iekārtojušies 622 Jēkabpils novada iedzīvotāji, no tiem 177 ziemā, bet 445 pavasarī. Tas norāda to tendenci, ka tomēr sezonālie darbi ietekmē darba tirgu Jēkabpils novadā. Bet tomēr šie cilvēki atgriežas pie mums, sākot ar novembri līdz pat pavasara periodam. Arī statistikas dati liecina, ka siltais laiks pozitīvi ietekmē bezdarba līmeni. Jēkabpils novadā tas sarucis par vairāk nekā 1% punktu, salīdzinot ar gada sākumu. Kā te Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija. Nejauši pieaugušais rēķins par komunālajiem pakalpojumiem daudz dzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kas atrodas Vienības ielā 2 Locikļu ciemā, kļuva par iemeslu ārkārtas dzīvokļu īpašnieku sapulces sasaukšanai. Nevienam pat nebija šaubu, ka būs kvorums. Cilvēki vēlējās saņemt skaidrojumu no ēku apsaimniekotāja pārstāvja. Šajā gadījumā Naujenes pakalpojumu servis par avārijas remontu 200 kvadrātmetru platībā uz jumta, par kuru iedzīvotājiem jāmaksā aptuveni 5000 eiro. Rezultātā iedzīvotājus pārsteidza summa par avārijas gadījumu remontu. Otrakārt, jumts turpina tecēt. Fakti par dzīvokļu apludināšanu ir fiksēti no to īpašnieku puses. Kāds bija iemesls šādai spontānai un negaidītai tikšanās? Vai tiešām tikai tas, ka tek jumts, vai kas? Nē, vēlamies tikt skaidrībā ar to, kas notika. Cilvēki saņēma rēķinus, paaugstinātus. Mēs tagad uzzinām, tiekam skaidrībā, kur ir iemesls, kas par summām. Mums saka, ka tie bija kaut kādi remonti, ka tie notika. Mēs tulīt arī mēģināsim uzzināt, bija tie vai nē. Naujenes pakalpojumu servis saka, ka viņi remontē jumtu. Cilvēki saka, ka jumts tek. Jā, tieši tā tas arī notiek. Tulīt atbrauks eksperti, kuri arī paskatīsies, kādi darbi tur tika veikti, un vai tiešām tie atbilst tai summai, kura tika norādīta rēķinā. Uz ko jūs reāli cerat? Palīdzība, kāda ir vajadzīga? Uz ko mēs ceram? Kā vienmēr ceram tikai uz sevi. Ko remontēja? Pastāstiet mums. 3. kāpņu telpas jumtu. Jumts ir visu mājas iedzīvotāju īpašums. Tā, pagaidiet, jūs remontējāt visu jumtu? Nē, mēs remontējām 3. kāpņu telpas jumtu. Daļēji arī 2. kāpņu telpas. Kāpēc nevar visu māju atremontēt? Tāpēc, ka es jums vēlreiz skaidroju, ka jumts ir visu iedzīvotāju kopīgs īpašums. Tāpat kā pagrabs ir kopīgs, kā sienas, tas viss ir kopīgs. Jūs uztaisījāt 5. kāpņu telpu. Kāpēc jums joprojām tek? Kur ir garantijas? Tas bija avārijas remonts. Tur nebija pilna remonta. Šeit mēs slēdzām pilnīgi visu kāpņu telpu. Es uzskatu, ka, ja taisīt, tad vajag taisīt tā, lai jums vispār netecētu. Avārijas vai neavārijas. 2 gadu garantija ir jebkurā gadījumā. Tulīt es jums parādīšu, kā tā tek. 2 gadi vēl nepagāja. Pēc izteiktām pretenzijām Naujenes pakalpojumu servisa un pēc neatkarīgu ekspertu atbraukšanas, kuri bija ielūgti pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas, bija pieņemts lēmums pacelties uz tekošo jumtu. Jau konkrētākas sarunas laikā noskaidrojās, ka kāpņu telpu un augšējo stāvu aplūšanas iemesls slēpjas nepilnīgajā lietus ūdens notekas sistēmā, kas vairs nespēja tikt galā ar spēcīgiem nokrišņu plūdiem. Šeit izmantotās lietus ūdens vārpstas principā ir padomju laiku modeļi. Tur vienkārši vārpsta ieiet čugunā, bez jebkāda blīvējuma vai apdares, un caur to arī ūdens sāka sūkties. Bēniņi ir miruši, tur vispār nav piekļuvas, uz tiem kāpt neviens nevar. Tāds lūk stāvoklis. Pie manis tad vērsušies šis mājas iedzīvotāji ar jautājumu, ka pavisam nesen tika izdarīts remonts, un, diemžēl, pēc pēdējiem lietusgāzēm tek jumts. Līdz ar to, protams, tad dzīvoklis ir bojājies, arī kapņu telpam ir bojājumi. Šodien mēs atbraucām uz šo māju un pacēlamies uz jumtu kopā ar ekspertiem. Eksperti paskatījās, viņi noteikti tad uzrakstīs savu lēmumu, ko viņi redzēja. Uzreiz varu pateikt, ka apkalpojuša organizācija jau pārstāvis piekrita, ka viņi veiks ārkārtas remontu, jo tur tiešām tad tehnoloģija tika bojāta. Ja? Un, protams, mēs
būsim kontaktā ar iedzīvotājiem, lai risinātu arī pārējais problēmas. Viena no problēmām cilvēki nezin, kas notiek ar dzīvojamas mājas fondu. Jebkurā gadījumā punktu šajā situācijā likt vēl ir pārāk agri, tāpēc mēs turpināsim sekot līdzi situācijas attīstībai, kuras galvenā rīcības persona ir pašvaldības uzņēmums Naujenes pakalpojumu servis. Latvijā alkohola patēriņš joprojām ir viens no augstākajiem gan Eiropas Savienībā, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs. Lai uzlabotu situāciju, Saeima gada sākumā pieņēma grozījumus likumā, kas no 1. augusta ierobežos alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku un aizliegs to iegādāties ar atlaidēm. Turpmāk alkoholiskos dzērienus darba dienās un sestdienās būs aizliegts tirgot no 20 līdz nākamās dienas 10. Savukārt svētdienās no 18. līdz pirmdienas 10. Pie likuma grozījumiem deputāti strādāja vairāk nekā 2 gadus un tos atbalstīja 69 Saeimas deputāti. Jēkabpils ielās sastaptie iedzīvotāji gan šaubās, vai jaunā kārtība būtiski mainīs alkohola patēriņu. Daudz cilvēki tagad pirks un pārdos vēlāk, tā kā viņus. Es domāju, vairāk cers. Bet pērks mazāks to alkoholu, es neticu, ko mazāks. Kā gribas tie nopirks tādā laikā, kad var nopirkt. Es pati kā pārdevēja alkohola veikalā strādāju, jo ir cilvēki, kas nāk izgājuši dusmas, ir tādi, bet vairāk jau es domāju, ka vismaz mans viedoklis ir to, ka vairāk ir tie, kas no rīta 8 sēž pie veikala durvīm, ka tiem būs grūtāki nekā tie, kas gribēs, tie arī nopirks to alkoholu vairāk. Mazāk lietos, mazāk negadījumu būs. Veikali neko nezaudēs. Kas gribēs, tas paņems laicīgi. Viss būs kārtībā. Ja tu gribi atpūsties, tu nevarēsi normāli atpūsties. Pieņemsi, tu izdomāsi ap 9 atpūsties, un tu nevarēsi. Būs arī tā, ka vienkārši kāds iegādāsies jau pa dienu to daudzumu, tā kā pat vairāk. Tas, kurš būs prātīgs un zinās, cik viņam vajag dzert, viņš sapirks kaut vai visai nedēļai. Es pieņemtu, ka no 21 gan cigaretes, gan alkoholu. 20 vēl ir par agru. Sākotnēji plānotās izmaiņas bija vēl stingrākas. Tika apsvērts noteikt alkohola iegādes vecuma slieksni no 20 gadiem, aizliegt tirgot alkoholiskos dzērienus degvielas uzpildes staciju veikalos, kā arī svētdienās pārtraukt tirdzniecību jau no 15. Šie priekšlikumi gan Saeimā atbalstu neguva. Tāpat no 2028. gada 1. janvāra plānots aizliegt veikalos pārdot alkoholiskos dzērienus ar tilpumu līdz 0,2 litriem, ja to spirta saturs pārsniedz 22%. Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija. Tuvākajā laikā uzņēmums Daugavpils Satiksme plāno realizēt 2 ļoti svarīgus projektus digitālās attīstības nozarē. 2023. gada 2. jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Ekonomikas ministrija parakstīja piekrišanu par atbalsts procesu digitalizācijai projekta realizēšanu, kas tiek finansēts no atveseļošanas fonda, kas ir balstīts uz grantu izsniegšanu par digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumu programmu izstrādi vai ieviešanu. Programmas mērķis ir veicināt digitalizāciju un palielināt biznesa procesu produktivitāti, lai palielinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. Šīs programmas ietvaros sākās pašvaldības uzņēmuma jaunas mājaslapas izstrāde. Galvenais produkta mērķis – mūsdienīgas, funkcionālas un priekšiedzīvotājiem ērtas mājaslapas izveide, kur pasažieri varēs viegli atrast aktuālu informāciju par maršrutiem, transporta sarakstu un citiem pakalpojumiem. Turklāt paredzams, ka tīmekļa vietne atvieglos uzņēmuma speciālistu darbu un palielinās Daugavpils Satiksmes zīmola atpazīstamību. Ar šo labas ziņas nebeidzas. Uzņēmums arī ir noslēdzis līgumu ar biedrību Latvijas digitālais akselators. To mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un valsts iestādēm Latvijā ieviest modernas digitālās tehnoloģijas. Šīs sadarbības ietvaros Daugavpils Satiksmes speciālisti jau ir pabeiguši vairākas apmācību programmas, tostarp par mākslīgā intelekta izmantošanu un kiberdrošības pamatiem, kā arī saņēmuši digitālās transformācijas stratēģiju.